izvērsam border collie'am Ļuķikam, jo viņam ar pirmo reizi neizdevās trāpīt. Kvadrātā grūti pateikt, vai suns bija vainīgs vai saimnieks bija vainīgs, jo, kā teicu, ir ļoti grūti precīzi ātram sunim iedot komandu, lai viņš pēc inerces skrienot nepārlidotu pāri kvadrāta malai, bet tā nogulšanās būtu tieši kvadrāta vidū. Un arī Ļuķikam kvadrāta vidū ir nolikta maza pļodiņa, kurā ir kaut kas garšīgs. Suns šo pļodiņu pamazām sasaista ar tiem 4 konusiem un strīpām un iemācās, ka jāskrien pēc konkrētās komandas, ir jāskrien uz konkrēto vietu. Kā jau teicu, ir ļoti svarīgi pašam saimniekam iemācīties komandas dot pareizā intonācijā. Vienas un tās pašas komandas atkārtot pēc iespējas vienā un tajā pašā intonācijā. Tāpatās ar prieku. Ja jūs sakat šurf, tas nekad nedrīkst izklausīties draudīgi. Un jūs redzēsiet mazu paraugu demonstrējumu suņu frisbijā. Suņiem patīk skriet pēc šiem šķīviem. Pirmais, ko uzreiz gribu pateikt, nelietojiet cilvēkiem domātos lidojošos šķīvīšus. Tie ir bīstami suņiem, viņiem lūstot ir asas šķēpelis un suns var ārkārtīgi savainot muti. Otrs norādījums – nekad nelieciet sunim skriet un lekt uz asfalta vai betonu. Tas ir ārkārtīgi bīstami sunim savainot ķepas, gan nobrāst, gan izmežģīt vai salauzt. Zāle, smiltis, kaut kāds līdzīgs segums. Un šeit jūs redzat, ka Vlada un border collies parādīs dažādas paņēmienus, kurus mācās tādi nevis skriet vienkārši pakaļ, bet jau pēc tam dažādi mest. Nu, protams, kā jūs saprotat, šie vingrinājumi nav tie grūtākie sunim, tie ir grūtākie saimniekam, izmest precīzi šķīvīgi, lai tas suns viņu var noķert. Un treniņi, lai cik tas smieklīgi neizklausoties, ļoti bieži notiek bez suņiem, kad cilvēki vienkārši mētā šķīvīšus, lai iemācītos viņus pareizi aizmest. Kā jūs redzat, arī tad, kad Vlada vienkārši met, viņa liek apiet apkārt tam sunim. Tas ir tāpēc, lai suns neaizskriet pa daudz uz priekšu, lai tos šķīvīti vienkārši varētu noķert laicīgi. Un tad viņu izmet dažādos veidos, un suns viņu mācās noķert gaisā. Sacensībās tas tā arī tiek vērtēts, ja suns noķer jau nokrituši šķīvīti, tas netiek novērtēts, ir sunim jānoķer šķīvīts gaisā, izņemot tādu vingrinājumu, kurus saucās roll, kur šķīvīti ripina pa zemi. Ar to arī sāk, teiksim, maziem pucēniem, kuriem vēl nav ieteicams augstu lekt un zemu krist un sasist ķepas, sāk šo apmācību, un kā jūs redzat šobrīd, Vlada to arī parādīja, ar roll vingrinājumu, kad izmet ripinošu šķīvīti, un suns viņam vienkārši skrien pakaļ. Protams, šeit jūs redzat to pašu, ko jūs paklausībā redzējāt. Svarīgi ir, lai suns prastu šķīvīti atdot. Berijs, Austrālijas aitas suns, ir ārkārtīgi temperamentīgs suns, tāpēc viņam ir ļoti grūti savaldīt savu prieku, kas izpaužās ar riešanu, bet tāpat kā jebkurš paklausīgs suns, viņš to šķīvīti atnes atpakaļ. Pareizi sunim ir lekt augšā un krist atpakaļ uz visām 4 kājām, jo tā ir visstabilāk un vismazāk traumatiski. Un to arī suņiem māca, tāpēc, ja jūs savam sunim gribat mest šķīvi, nemetat ārprātīgi augstu, tas nebūs pareizi, pirms suns nav iemācījies krist atpakaļ pareizi tā, lai sevi nesavainot. Un vēlreiz atkārtoju, ļoti svarīgi ir nemest cilvēkiem domātos lidojošos šķīvīšus suņiem. Suņiem ir pašiem savi šķīvīši no mīkstām plasmasām, kuras nelūst ar šķēpelēm un kur nav iespējams savainot muti vai zobus. Un otrs atgādinājums – nelieciet sunim skriet pa asfaltu vai betonu. Sunim var iemācīt ļoti daudz un dažādus trikus, bet, tas, protams, ir jāmācās saimniekam. Var lekt pāri saimniekam, var lekt līst caur kājām, bet šeit jūs redzat to, ka apakšā ir jābūt pamatu paklausībai. Ja suns nav kontrolējams, ja suns nav regulējams, nekas jums nesanāks, tas suns skries, kur viņš gribēs un negaidīs, ka jūs viņu novirzīsiet tā virzienā, kur jūs vēlaties. Sacensības šajā sporta veidā parasti izvēršās ļoti jautras, tad tiek atzīmētas zonas.
kur cik tālu šķīvīts tiek aizmests un gaisā noķerot, kurā vietā gaisā suns to šķīvi noķer, tik punktus arī viņš par konkrēto vingrinājumu saņem. Un kā jūs redzat, sunim tas ārkārtīgi patīk, un tas arī atslogo, piemēram, ja jūs ļoti nopietni nodarbojaties ar paklausības sportu, tad suns šādā veidā tiek atslogots, viņam noņemts stress, viņš atslābinās, un pēc tam, pēc brītiņa, jūs viņu atkal varat savākt un darīt kaut ko pavisam mierīgi. Kā jūs redzat, šķīvīts tiek noslaucīts, jo nevienam sunim nepatīk citu suņu siekals, bet skriet patīk pakaļ ne visiem suņiem. Nav tā, ka, ja jūsu suns neskrien pakaļ šķīvītim, tad tas ir kaut kas pilnīgi nenormāls. Ir suņi, kuri nesajūsminās par šādu lietu, skatās tādām lielām acīm, kāpēc, ja tev vajag gribās mest, tas skrien arī pats pakaļ. Bet, kā jūs redzat, arī baltajiem Šveices ganu sunim Mirai ļoti patīk šis sports, un viņa ir grūti šobrīd pat savākties, jo saimniece grib mazliet viņu savākt. Suns ir ļoti, ļoti uzmanīgs, kas, protams, arī šis sporta veids, kā jau jebkurš sporta veids, nostiprina šo kontaktu starp cilvēku un suni. Ir ļoti bieži redzams, ja ir sacensības vai ir kaut kādi semināri un ilgstošāk to suni aizbrauc un es divatā un strādā ļoti daudz. Tas suns pēc tam pilnīgi citām acīm skatās uz to saimnieku. Tas ir pavisam cits kontakts, cits līmenis. Un suns ar prieku gaida, kad viņam dos atkal jaunus uzdevumus. Kā jūs redzat, Mīra ir tik sajūsmināta par jauno šķīvīti, ka drusciņi ir problēmas ar atdošanu, bet tas ir tikai drusciņi, jo suns ir apmācīts un zina šo komandu dod. Līdz ar to nav tā, ka suns ir jāmēģina kaut kā savādāk pievilināt. Šeit vēl tiek pievienotas dažādas cirka komandas. Dienestam sporta suņkopību mācību centrā mēs nodarbojamies arī ar cirka apmācību, bet tas, protams, ir vairāk izklaide, ko var izmantot paraugu demonstrējumos, lai izklādētu publiku, bet arī tas pats sunim ļoti patīk. Un šeit jūs vēlreiz redzējāt šo rollu izmetienu, kuru droši var izmantot sākot tikko mazam kucānam mācīt šo sporta veidu, vai vienkārši izklaidēties, jo kucēnam vismaz mazo šķirni, varbūt līdz pusgadam lielo šķirni, suņiem vēl ilgāk noteikti ieteicams mest šķīvi tā, lai viņam ir jālec augstu pakaļ un jākrīt un jātriecās pret zemi. Arī ar šo sporta veidu, protams, var nodarboties lieli un mazi. Šķīvi ir dažādu izmēru, ja jūs meklējat profesionālus šķīvis. Un sunim var piemeklēt mazam sunītim ne tik lielu šķīvi. Paldies! Šobrīd mēs dodam vietu citiem paraugu demonstrētājiem. Līdz 12:00 jūs varēsiet skatīties suņu salonu Ņusi un Olsi apģērbu skati. Un pēc tam 12:00 mēs vēl turpināsim ar dienestu un sporta suņkopību mācību centru suņiem. Rādīsim paklausību, ko demonstrēs sunīši, kas ir diezgan jauni un startē pirmajā apmācības līmenī. Līdz ar to varēsiet redzēt, kā šī apmācība attīstās turpinās